vienkārši cik skaists. Paskaties uz to skatu. Šis ir mans pirmais vlogs, ko es iespējams izlaidīšu YouTube'ā. Vakar lidojums bija naktī. Mums vēl kavējās 1 stundu. Kas viņam tur notika, visu apstādināja, pateica jāuzgaida. Tāds nedaudz bija. Jau sen vajadzēja būt Polijā, bet mēs tikai izlidojām. Es Polijā palieku 3 zvaigžņu viesnīcā. Parādīšu numuru, kā viņš izskatās. Bet tikko atnācu no brokastīm un teikšu, ka priekš 3 zvaigžņu viesnīcas ļoti labas brokastis. Ir tīpaši, ka poļi viņi reāli prot gatavot omleti. Solos būt labs laiciņš. Es tik maz drēbju paņēmu, vai vienkārši ļoti maz drēbju. Rekur, kā es te visu filmēju. Mana tehnika, mikrofons, statīvs, telefons. Jums patiks mani vlogi? Bet pats fakts, ka viesnīca ir 3 zvaigžņu, un šeit ir ūdens, bezmaksas ūdens, tēja, kafija, un, tas, man liekas, ir nice. Rekur, kā sauca šī viesnīca, ja kādam interesē. Parādīšu savu skatu pa logu. Protams, logs ir netīrs. Kaut kā tā. Tikko biju iegājusi Rošmanā. Tas ir kā, pie mums draugas. Un tur sanāk kosmētika, produkti. Gribēju atrast kādu ķemmi, bet es neatradu ķemmi, tur nebija ķemmes. Es domāju, ka šodien ciet visi veikali, bet izrādās, ka vaļā kaut kas ir. Varbūt kaut kas ir mainījies, es nezinu, Polijā. Tagad es atbraucu uz Vecpilsētu, Gdanska. Iešu kaut kur pastaigāšos, paskatīšos, bet pagaidām ļoti skaisti izskatās. Un tas tik pagaidām tur vēl būs skaistāk. Ja godīgi ir tik karsti. Es nezinu, kam es jaku paņēmu, bet ir ļoti karsti. Es tagad gribu aiziet uz Starbucks. Dobry. Dobry. Zapraszam po pistacjowego croissanta. Vienkārši tik skaisti paveicies vēl ar laiku. Saulīte spīd, silti. Teraz koniecznie czasami pan będzie spraw. Es paņēmu biļeti uz Torni. Tur jābūt skaistam skatam uz pilsētu. Nezinu, paskatīsimies. Tas ķipa jākāp uz turieni. Tādā karstumā labs sportiņš. Nedaudz vēl palika. Tur būs manas emocijas. Tik skaists kāds vienkārši. Ak, Dievs. Un tik maz cilvēku šeit, galvenais ir brīvdiena. Kas tas par skatu vienkārši? Man ir tik karsti. Vienkārši visi jau sasvīdus. Augšā, man liekas, ka ir apartamenti. Klausas baigi forši. Būtu palikt tādā ielā. Un kaut kāds saldumu veikals. Vajag iet apskatīties. Vienkārši.
Cik tas saldo vienkārši. Starp citu, šī ir tā vietiņos, kur es gribēju aiziet. Bet man liekas, tur būs tik garas rindas. Vajag iet apskatīties, vienkārši paskatīties, cik šeit stilīgi izskatās. Wow. Nu, Polijā gan paveicies ar laiciņu. Esmu vienā kabīnītē, kur brauksim augšā skatīties. Wow, tik forši. Kāds skats. Paskaties uz to skatu. Wow. Visu, ko es gribu pateikt, vienkārši ceļojot, reāli. Šeit tas tilts, kas paceļas un nolaižas. Pasaki, ka tu esi Polijā. Mēs vat, ka tu esi Polijā. Šodien bija ļoti forša diena. Es biju pilsētā, vecpilsētā, pastaigājos. Tur vienkārši tik smuki. Es nedomāju, ka vienkārši tik smuki būs. Tu arī panorāmas ratā. Sanāk, cena ir panorāmas ratām kaut kur 9 ar kaut ko bija, 9 eiro apmēram, 10 eiro, teiksim. Un viņš griežas 15 minūtes, 3 aplīsnāca laikam tā bija. Tagad notestēsim šo dubēs dzērienu. Müllermilch dubēs dzērienu. Apgaismojums slikts, man nepatīk. Labi, nekas. Pamēģināsim, kā viņš garšo. Smaržo. Tiešām garšo pēc dubēju šokolādes. Līdzot es izkasīšos no hoteļa, jau saģērbos. Braukšu uz tirdzniecības centru. Gribu pamēģināt ar sabiedrisko aizbraukt. Gaidu tagad sabiedrisko. Braukšu ar autobusu. Un, jā, un šodien atkal ir ļoti karsti. Es atkal silti saģērbos. Nedomāju, ka būs tik silti Polijā. Nopietni paskatieties, kas ir pieturās. Var uzlādēt telefonu. Var mums arī tādu Latviju, lūdzu. Nu, šis ir vienkārši katras meitenes sapnis, laikam šis veikals. Nu, kā te nepazust vienkārši. Šī garšo tik labi, vienkārši viņa tik sulīga, mīksta, kraukšķīga galvenais.
Te ir tik liels half-price, vienkārši te viss kaut kas ir. Kur tur priekšā ir vēl viens veikals kosmētikas, līdzīgs drogām. Tur arī baigi foršās preces ir. Iesim, paskatīsimies, kur šitas. Parādīšu vienu fišku, piemēram, šis ir kosmētikas veikals. Un kur šeit var izprintēt bildes mierīgi. Nu, jā. Esmu atnākusi uz tādu foršu vietu, džungla saucas, kur te vienkārši paskatīties, cik dažādu kokteļu ir interesanti. Es paņēmu šo un arī ēdienkarte. Man ļoti patīk, ka ēdienkarte ir aptēle. Es varu redzēt, ko tu gribi, un tas, man liekas, ļoti forši. Vienkārši paskatīties šo skatu, kur šeit terasa. Un tas skats. Es sūtīju vēl šādu gardeņu zupu. Viņa, starp citu, ir ļoti asa. Bet, nu, man garšo. Ir labi. Tā nu ir jau 3. diena, kā es esmu Polijā. Visas 3 dienas vienkārši nenormāli silti. Es esmu paņēmusi tik maz drēbju un mēģinu kaut ko sakombinēt no tā, kas ir. Šodien man plāna nav. Došos uz pilsētu, tad izdomāšu. Šeit ir vēl viens tāds Olivia Park. Tur arī ļoti skaisti. Domā braukt uz turieni vai ne, vai vienkārši pastaigāt pa pilsētu. Nu, izdomāšu. Aizbraucu uz to parku, Olivski parka saucas. Tagad iešu skatīties, kas tur interesants. Protams, kad aizbraucu tālāk no centra, vispār no turistu vietas, tas pavisam cita atmosfēra. Un paskatieties, cik izskatās stilīgi. Meitenes pārdod kaut ko. Cik te forši. Klusums. Neviena nav. Vīrietis bauda skatu. Rekur tādas stilīgas, skaistas ēkas. Rekur blakus. Pat šeit ir žapka, viņa uz katra stūra vienkārši. Šādi te stāvu lādēju savu telefonu žapkā. Un blakus tāda ēka. Viņa ir tik augstu telefonā, pat neredz to. Vajag pamēģināt iekšā tikt. Nezinu, vai ielaidīs, bet pamēģināsim.
Paskatieties, kas tas te. Wow. Skatāties, kāda te kafejnīca. Wow. Jā, es tikšu augšā. Sanāk samaksāju 29 zlotus. Tūlīt dosimies augšā. Pirmās emocijas tūlīt būs. Tas ir vienkārši, es nezinu. Galva sāka pat griezties. Man šeit skatoties ēdienkarti, cenas ir tiešām labas salīdzinot ar tādu vietu. Te iepriekš nebija daudz cilvēku, tagad ir ļoti daudz sanācis turistu vienkārši. Šokā vienkārši no tiem skatiem. Paņēmu Starbucksā kafiju, kapučīno vienkārši izmēģināt. Izmaksāja man viņa 4 eiro. Nē, nav laba kafija. Es nezinu, kāpēc visi fano pēc viņas? Nu reāli, kas viņā tāds ir? Tas saucas, es izgāju vakara pastaigā. Tā nu viss. Pienāca tā diena, kad es braucu prom. Tas bija ļoti foršas dienas. Dodos tagad uz pilsētu. Būs ko pēc tam publicēt. Skatīsimies, kas tur ar vlogu iznāks. Par forša pieredzi. Braukt vienai. Tas bija kaut kas jauns priekš manis. Un jā, tiešām tā ir ļoti laba pieredze. Tāpēc tā. Dodamies mājās.